Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV. Esiet sveicināti, labdien! Jauna sezona amerikāņu futbolā un ierasti arī 100 jārdi ar PAFBet būs šajā sezonā. Un šo sezonu mēs sākam īpaši svinīgi ar diviem, es teiktu, ilglaicīgiem arī mūsu watchparty biedriem un vispār amerikāņu futbola sekotājiem. Līdz ar to tūdaļ pat sākam un tūdaļ pat dzirdēsim arī šos viesus. Tie mēs. Es pavisam ātri iesāku ejot. Latvijā. Jā, nu ko sveiciens vēlreiz. Amerikāņu futbols atgriežas īstenībā tā ļoti strauji, ātri. Tikko šķita, ka ir NFL watchpartijas un esam jau atkal jaunā sezonā. Un ierasti štatā Eisnieks Gaigalēts Jānis Stašulis. Paldies, Nik, ļoti forša kraku krāsa. Tā vispār, man liekas, nav nevienam klubam. Visi tas ir saskaņojušies. Jā. Nu, un viesos ir džeki, kas gan nav saskaņojušies. Viens ir vēl rock mūzikas koncertā. Un otrs jau ir jaunajā sezonā. Edgar ļoti superīgs kreklis. Jā, paldies, man viņa atsūtīja tieši no Cincinnati. Tā ir man mīļākā arī komanda NFL, jā. No Amerikas, tas ASV, tā ir tāda pilsēta, jā. Par dārgu naudu pirkts, un tagad viņš ir, kur ar visu birkas, ir kāds netis no Amerikas. Un viņš Edži tur neņems no 8. Es viņu tā arī nevilkšu no $150, jā. Līdz Super Bowl, kur arī šī komanda būs. Tas ir tāds viena satīna dziesma kraksā šis krēklis. Jā. Honorāra ziņā. Jā, vīri, nu ko parunāsim par amerikāņu futbolu. Es nezinu, kā jūs, bet es vēl neesmu tā līdz galam ieslēdzies sezonā. Man vēl tāda vasara ir, un vispār man amerikāņu futbols sākas lietus, sākas drēgnāks. Tā kā pagaidām tīri tā virspusē izrunāsim gaidāmo sezonu. Tev visu vasaru bija amerikāņu futbols. Jūnijā. Visu vasaru. Laikam stākas ziņā tiešām. European League of Football, kā tur Broclavas Pantērām iet ar. Jā, vīri. Kā jums vispār esat jau pamodušies sezonu vai arī lēnām iestāties? Es tagad šis uzaicinājums šo raidījumu man lika vairāk pamosties. Nu, kaut kāds tur skaļākais lietas tur bija dzirdējis, kā Cowboys palaiž savu aizsardzību. Jā. Aizsardzības zvaigzni lielāko projām. Un tādas lietas jau paskoja līdz bet tagad lēnām sāk. Man līdzīgi. Edžu, kā tev? Es vienu pre-season game arī noskatījos. Tātad iesildītos tā kā tam, lai būtu laiks, tā kā zināt, cikos jāceļās, ja, ka 2-3 nakties spēles bieži vien. Trenējas tāda nometnē. Jā, nometnē jau. Es gatavojos. Jā, nu un tad svētdien, protams, telzārs iekšā. Man interesē, vai šogad latviešu strīmošanas platforma atkal rādīs? Man liekas, ir GO3. Es skatījos, bet neatveru pagaidām. Nē, pagājušajā arī parādījās. Uz playoff. Tajās, nē. Visu sezonu varēja skatīties, bet tas, kad to varēs redzēt, nebija izreklamēts. Vienkārši es tajā svētdienā paskatījos un pēkšņi ir Tur visādā testa režīmā aizgrābēs. Bet tur visiem bija šoks. Tajā viena nedēļa bija konkrēti, kuras arī atceros, ka pēkšņi parādās visu NFL rādi. Tāpēc var jau būt, ka visu sezonu. Tikai neviens nezināja. Nē, bija visu sezonu. Nav nekur teikts, ka nebūs. Nu, nav teicis, ka nebūs. Mēs noskaidrosim, vai ne? Jā, nekā tev, ja tu esi noteikti vairāk pasakojies visu vasaru, ne? Es atzīšos, šī sezona starpsezona līdzīgi kā viesiem un arī tev mazliet pagulēju, bet tagad, kad sezona sākās, arī jāiet uz priekšu un varam iesākt ar to, ko Rudolfs arī minēja. Maika Parsons arī tiek. Bet nevarēja atcerēties vārdu. Jā, viņš pēdējo 2 nedēļu laikā arī tiek aizmainīts un tāda lielākā maiņa, kas vispār šajā sezonā notika. Ja cilvēki runā par Cowboyiem, tad vienmēr minēja pēdējos gados Maika Parsons, un tagad viņš vairs nav Pakeros. Un šī tāda pasmaga sezona. Tagad viņš ir Pakeros. Tagad viņš ir Pakeros, viņš nav Cowboyos, un vispār Dallasē tāda pasmagas gads, jo šie abi spēlētāji vairs nav. Bet īstenībā viņš arī pat uz labu, jo Dallas jau zina, kā ar skaļiem uzvārdiem pēdējās sezonas, bet rezultāti nav. Zini, beigās jau augsta duša kaut kāda tirgu var arī iedot višķi uzrāvienu. Vienkārši arī, kad šitās tēbas maiņas gan NBA, gan, jo NBA tas ar tāds, tur viss pēc tam runāja par to GM, kurš šo lēmumu pieņēma un aizmainīja Dončiču. Tur gan mazliet cēlāk Dončičs gribēja dzīvot, tad saistībā ar Parsonu. Atkal viņš vienkārši bija dusmīgs uz to un neapmierināts, kā tiek vadīts klubs. Un viņš gribēja projām. Ir kā dažāds tās, bet kaut kur iesaistīt tie vadības stili un vispārējais. Jā. Un šīs būs lielisks mačs 4. spēļu nedēļā. 4. nedēļā. Uz to spēli noteikti viņam jau jābūt gatavam. Un, cik es saprotu, nav pārāk labos toņos aizgājis un tās spēles vienmēr ir. Brauksi?
Skatīsimies, kā ies likmēs. Jā, mums būtu tāda dzīve. Mums kā jāizmās. Vai ne, žēl, ka mums tautas tāds. Jā, bet viņš arī līdz ar šo darījumu kļūst par vislabāk apmaksāto spēlētāju, kas nav quarterbacks gadā. Un diezgan iespējīga atšķirība. 6 miljoni no TJ Watta. Īstenībā, Veču, ja mēs paskatāmies tās arī līgumus, kādi paliek amerikāņu futbolā, nu tur jau var sāk ar vien tuvāk nākt NBA summām īstenībā. Jā. Dažiem cilvēkiem. Dažiem, jā. Tad tur jāatcerās, ka tur iet arī dažas pozīcijas, kuriem nāk tuvāk skolotāji. Tāda arī. Tā ir, jā. Tāds Tie, ir kas stundās tur ieliek Jā. Tiem, kuriem visvairāk vajadzētu algu, vispār viņi vismazāk saņem. Tiem pavasarām uz šitā kuģi jāstāv. Bet tā ir taisnība. Ja running back, piemēram, vislabākā pozīcija, bet viņiem maksāt vienkārši nav vērts, un viņi kuru katru brīdi var notraumēties uz mūžu. Tas tāpēc, kā arī par running backiem, ja ņemam visus running backs, absolūti vidējais īsākā karjera, cik tur cilvēku kādā NFL. Nu, viņi visvairāk arī tiek daudz. Laižam tālāk. Tad nākamās divas maiņas Davante Adams no Jets komandas Šī ir skaļa. tiek uz Rams komandu, un savukārt no Rams komandas Coopers Cups aiziet prom uz Seahawks. Un šo maiņu es jāsaka nesaprotu. Cups uz citu komandu un Davante Adams uz Rams. Es teiktu tā, maiņu uz sāniem. Ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, maiņu uz sāniem. Vienkārši samainīt spēlētāju. Nē, pabeidz vēl. Eksperti saka, kad Rams ieguvēja. Kad Rams apdeitojās šajā kaut kā. Redzot, kāds connections viņam bija Staffordu. Nezinu. Bet, Rams jau vispār pagājušas līdz beigām pat indīgi bija. Jā. Ko tu saki par šo maiņu? Man tas ir liels pārsteigums, ja šo cilvēku pirmoreiz redzu. Balto cilvēku. Viņš ir wide receiver. Jā, tas tiešām interesanti. Es šīm komandām tiešām maz sekoju līdz, tāpēc tā nemelošu. Man ir līdzīgi Jets. Man liekas, abas divas Ņujorkas komandas, man ir tās komandas, kurām, ja neskaita, kas vienmēr viņi asociēsies ar ļoti sliktiem rezultātiem, viņi vispār nav reizēs interesanti. Es tikai gribēju pateikt, es NFL sāku sekot līdz tas, kad Giants? Es piedzīvoju. Skatoties tiešraidē Giants titulu, Plaxico Burres ar galvu. Kad tas bija vispār? Kurš gads tas sanāk? Daudz, es taču nesakoju. Beckhams, 7, 8 gadu vismaz. Nē. Es runāju vēl, kur Eli Manning pirmais tituls, kur viņa apturēja perfekto sezonu, kur tāds Plaxico Burres taidens noķēra šitā ar galvu pēdējā brīdī. Sanāk, kaut 2009. gads. Katrā ziņā sen. Nesakoju. Jā. Nu, un pēdējais, ko mēs nevaram nepieminēt, mūsu labākā drauga režisora, mīļākais spēlētājs Rodžers no Jets komandas aiziet uz Steelers. Kurš zina Roy Rodžers Brālēns? Roy Rodžers Brālēns, jā. Starp citu, ko jūs sakat, viņam ir... Gan. Viņš tad ir tas Brālēns, jo cik viens ir left wing, otrs ir right wing savos uzskatās, jā. Tādā ziņā, jā. Starp citu, viņam jābeidz karjera, jūs prāt? Nekad. Viņš tur kaut ko uzspēlē, aiziet pie Joe Rogan parunāt. Kamēr viņš ir Steeleros, lai viņš spēlē, ja viņš ir konkurence tiešais Bengals, domāju, lai spēlē līdz, kamēr var paiet. Man liekas, ka, ja mēs runājam par šo, jāpiemina vēl viens interesants, un mēs jau pieminējam šīs komandas, tātad cits tāds veterāns, atkal Steelers, quarterbacks ir New Yorkas Giantiem, ir Russells Wilsons. Jā. Viņš ir Giantos arī tomēr tāds jau, kas arī titulu izcīnījis. Wilsons pašlaik mētājas no komandas uz komandu. Tāpat kā šis īstenībā. Jā, protams. Es vienkārši vairāk par to, lai parasti jau, lai savu legacy saglabātu, jāzina, kādus teicienus, jāzina mirklis, ka tev aiziet labāk savā pīķī. Kā virsotnē, jā. Rodžers to pagaidām neizrāda, bet visi runā, ka viņš šī būs pēdējā sezona. Kāda būs viņa motivācija. Rodžers jau mazliet to legacy vienkārši sabojā arī vispār kā cilvēks pēdējā laikā. Viņš viss zādā ziņā. Ko viņš izdarīja? Arī Greenbayā, man liekas, viņš nepatika. Daudz pūkst, ko tur ņem spēlētājs. Tur arī tādi ļoti uzskati par pasauli, tādi ļoti savējie, kurus varbūt tur cits. Tāds nav atvērts diskusijām. Nezinu, jā. Tā kā redzēs, kā viņi mēs. Vīri jāliks jaunajai sezonai. Parunājam vispār. Paskatāmies, kuras komandas nekad nav Super Bowl izcīnījušas. Es kaut kā redzu vienu komandu. Starp citus, Burts baigi izcīnījās tā izplānē. Viņš jādabā ārē no šī saraksta. Jāsaka, no šī saraksta Bengals šogad. Bils ir labi šogad, jā. Šogad arī uzvarēs. Viņi var uzvarēt. Jāsaka, ka Bils un Bengals varētu būt tie, kas šogad. Arī Lions galā. Lions visu savu treneru korpusu atdeva šogad Lāčiem. Tā kā redzēs, kas no tā sanāks. Bet jā, jūsu cepuriem Krekls un Bils. Vispār es teiktu ļoti daudz spēcīgas komandas pēdējos gados, kuros ar Texans rēķina jau jaudīgi pēdējos gados. Bills, abas augšējās vienmēr jūk vispār. Kur arī? Falcons un Cardinals, jā. Es saprotu, ko viņas atšķirās, viss vienāds. Tas laikam ir. Falcons šeit nebūtu, ja viņi mācētu noturēt vienā Superbolā lielu pārsvaru. Jā. Viņiem vajadzēja šeit nebūt. Par cik tās komandas nekad īsti nav bijušas Varšavas fokusā, tad nav arī vērts atcerēties. Jā. Nevis nav vērts, bet...
Kas jums ir? Ziniet, man ir tāda vēsture, un cik daudz ir uzpeldējis filmās tā komanda. Man laikam tāds lielākais pārsteigums, ka tev vēl joprojām atrodas Minnesota Vikings. Jo viņi tomēr tādu garu vēsturi. Jā, es tā piekrītu. Kā likās, jā, kad viņiem ir bijis. Tie tādi gatekeeper komandi, kas vienmēr ir ap playoff zonu, bet nekad neko baigi neizcīna. Jā, bet arī šogad. Vēl jau atceramies Pantēras pagājušā sezonas beigas, tur deva optimismu, ka varētu būt šo zonu adekvāta sezona. Bet, nav neko viņi nepastiprinājuši. Jacksonville Jaguars gan tur paliks, tā ka visi pārējās jau būs projām to Jaguaru mēs redzēsim. Gāds, ka viņi uzspirza pirms 2 sezonām bija šī, ne? Zinu fanus, kas nepiekritīs, bet, viņiem arī jauns treneris, tur arī interesanti epopēja bija vasarā, bet jā, viņiem interesanti. Ja jums būtu jāliek nauda, ja jums būtu ierocis pie galvas un teikt, vai jūs ņemtu kādu no šīm komandām, ko uzvarēs titulu? Šogad? Jā. Ja man ierocis pie galvas likt, es teiktu Buffalo Bills. Jā, es arī. Buffalo Bills jūs no šīs. Es varu teikt, lai Liepa noņem to ieroci nosas pirms daras. Es negribu mirt. Man vēl futeni jāpaskatās no laika. Tad ejot tālāk, nākošgad Super Bowls mums ir 8. februārī. Kur? Šogad San Francisco. Kur tad zimjās? Un atceries, Nik, katru gadu mēs izrunājam šo sazvērstību, ka Super Bowl šajās krāsās ir iekļautas komandas, kuras tajā spēlēs. Tad, Delfīni pret Pakariem. Gaiši zilo varētu uzskatīt par delfīniem vai Chargers. Rīgas zeļas, Rīgas zeļi, jā. Es nevaru saprast, kas būs zaļs. Rīgas zeļas, Argentīnas. Ļoti interesanti Super Bowl. Bet jā, izspēl labs variants, ka tas varētu būt. Nē, bet labi, īstenībā pēc krāsām, tev īstenībā baigi daudz ko var izvilkt. Delfīns ir izteikti. Gan rozīgais, gan... Miami ir rozīgs, ne jau Delfīni. Es varu pateikt, ka viena lieta par šī gada Super Bowl, ka šogad pēc ilgiem gadiem mums beidzot nebūs super weekends, kad vienā nedēļā ir gan Super Bowls, gan Supernovas fināls. Nav. Te ir ar nedēļas starpību, tāpēc domāju, ka tas tieši TV reitingu dēļ Super Bowls pabīdījies. Jā, es arī domāju, sazinājās. Vienkārši kādam no Supernovas māksliniekiem ir jāspēlē. Visticamāk. Starp citu, jā, laba doma, jo es palasīju, ka mazliet mums režisors dzirdēja baumas, ka Taylor Swift varētu būt šova zvaigzne, taču es Billboard tajā apskatījos, ka Mariah Carey vai Dua Lipa varētu būt prognožu augstgalā. Es nezinu, kas ir. Jā, mēs runāsim par Taylor Swift šajā raidījumā. Ja tu vēlies, tu arī. Jā, jo man arī tas ir iemesls, kāpēc arī varētu Chiefs nebūt finālā, vai ne? Lai viņi varētu dziedāt. Jā, jo, pirmkārt, viņam jāprecās drīz, jā, Kelsiem. Viņš apprecēja. Viņš tikai bildināja. Tagad es domāju, ir 2 varianti. Vai nu tad viņam visi pretinieki atdos bumbu, vai ne speciāli, viņi jau arī grib uz kāzām tikt. Bet varbūt tas tieši nāks viņam pa labu. Starp citu par to bildinājumu. Tagad tieši, ka mēs ierakstām ir Eiropa basketbolaiks, un bija ļoti labs humors, ka Jonas Valančunas ir apprecējis to tēju, šito tēju, kā viņu sauc. Taylor Swift, Taylor Swift, viņi ir identiski, ļoti līdzīgi. Viņš ir līdzīgāks, jā. Jā, Kelsiem. Bet jā, vispār. Taylor Swift tiek saukta par Amerikas Martu Grigalu, tā es dzirdēju. Protams. Viņi tur uz vietas Amerikā tā sauc, jā. Bet ar citu, nezinu, man neko baigi neizsaka. Labi izsaka, bet baigi nav tā, ka mūzika būtu baigi sajūsmināta. Abiem diviem tā Dua Lipa un Mariah Carey. Nē, šis nebūs. Lūdzu, tikai ne Mariah Carey, jā. Galīgi nebūs. Viņš jau aizgājis, jā. Bet vispār no pēdējiem gadiem, laikam, tas hip-hop viss izrāda. Cik mums Super Bowl bijuši watchpartī, tur visi bija. Dua Lipa bija ļoti skaisti. Tāda. Labi, ķēģējam tālāk. Kas viņa ir? Albāniet, un starp citu, tas viņas īstais vārds uzvārds, lai cik jocīgi nebūtu. Dua Lipa. Man licēs, ka viņai tas ir... Lai viņa dzied. Lai es no šitiem ņemtu Dua Lipa. Es arī, jā. Nu labi, skatīsim. Šogad ir baigi labais kalendārs priekš Eiropas spēlēm, ir 6 spēles veselas Eiropā, un mēs pavisam noteikti vienā varētu uztaisīt watchpartī, varbūt turpat, kur Super Bowl noskatījāmies. Kādi datumi ir? Oktobris. Novembris, oktobrī ir veselas 3 spēles un viena. Pēc cik var bijis tagad dabūt, piemēram, es skatījies? Es domāju, ka vairs nevar. Nevar. Ne, viņas tirgo diezgan mazu laiku pirms tām spēlēm, bet tur ir jāpiesakās un ļoti ātri. Man īstenībā varētu 16. novembrī, man dzimšanas 20. kaut kur saplānot Spānijā būtu īstenībā ideāli. Komandēs par Delfīniem. Apdāvinās arī kolēģis. Es neesmu arī. Kas tad līdz Spānijai ar auto? Eagles nav.
Pagaid, kas par komandām? Jaguari kā parasti ir Londonā neiebāsti. Jā, visi zaudē. Man patiktu komandieris Dolphins šķiet. Tas ir Tā laikam būtu visnormālākā spēlē un konkurētspējas. Spriežot pēc kalendāra, tad 17. novembris arī Latvijā varētu būt brīvdiena, jo tā spēle būs Ir, svētdiena. jā. Tad tur varētu labu pasākumu Tur uztaisīt. vispār jāapdomā šis variants. Jā, tā kā noteikti kaut ko sarunāsim. Es saku, varbūt tajā pašā vietā, kur Superbowl skatījāmies perfekti. Bet tāpēc aizbraukt uz Dublinu, pastīties pēdējā Eiropas spēlē Ārona Rodžers, kārtīgi sazināties Guinness, Vikings, Steelers, leģendārs komandas. Man Gregoram roku paspējas. Jā. Tas jau tūlīt pat arī. Ceru, ka Vikingiem tā tauri būs līdz, ko viņi pūtīs pirms spēles. Arī. Šiki. Jā. Vikingi jau savā laikā tur tajā Lielbritānijā īrijā arī ienāca un darīja visādas. Nē, tad tas vēsturiskais aspekts labs. Jā. Pagad, Dublinā nebūs pirmo reizi, man liekas, ka Jā, pirmo reizi Dublinā, ne? pirmo reizi. Parasti ir tikai pagājušajā gadā, laikam bija Vācija, vai aizpagājušajā gadā bija Vācijā pirmo reizi, tad tagad ir. Londonā ir klasika ar Tottenham. Pagaid, Vikingiem tās abas ir mājas spēles atņemts. Sanāk, ka jā. Viņiem tikai 6 mājas spēles paliek. Jā. Tā drīzāk arī ir. Nu, labi, man tāds rūpšanās nāca. Viņi jau labi samaksāja viņiem Eiropas. Nabaga Minnesotas, Nabaga Maršals Eriksens no HM. Labi. Kas Labi, mums tālāk? ķeramies klāt mazliet pie mūsu top 3 prognozēm. Nika, jau ar tavas top 3 Es ātri stiprākās iesākšu. komandas šogad, kas tev šķiet? Nu, Bengāls es jau liku tīrai simpātijām, un tas, ka tomēr, un dēļ tā, ka Chiefs no viņiem baidījās pagājušajā gadā dabūt playoffā un izvairījās un atdeva pēdējo spēli, tas nozīmē, ka jā, stiprākā līgas komanda, labi, otra stiprākā baidās no Bengāls, tad viņi ir izcili, viņi arī to parādīs šo zonu. Nu, Ravens, gribot, negribot, tas zvaigžņotais sastāvs jau vienmēr figurēs kā viena no favorītiem, jo, lai gan pēdējos gados viņi kļūst par tādu regulārā sezonas komandu, kas tiek līdz vienai komandai Jā. un zaudē, tad tomēr to sastāvu nevar nenovērtēt. Viņi ir jāliek kā viena no favorītiem. Nu, un Chiefs arī, lai gan baigi nav, ko jau nav viņi pastiprinājuši, bet tā saikne, kā es teiktu, labākais quarterbacks ar labāko treneri, viņi tur būs. Labākais quarterbacks. Es domāju, kamēr Chiefs Argumentēt pretī, man ir, kā saka, savi argumenti. tik daudz gadus mēs Chiefs tā kā jau noliekam malā, Niks viņam vienmēr tic un pamatot. pamatos, Man nevar viņu. Ja neskaita, ka viņi nolikās uz acīm pret Eagles pagājuši, viņi jau Jā. dominējušā komanda. faktiski. Bet, tagad skatāmies pareizi atbildi šo jautājumu. Jau tuvāk. Jā, manuprāt, stiprākā komanda gan pēc sastāva, gan pēc arī spējām šogad noteikti ir Ravens, bet ir tā, kā tu saki, Nika, viņi uztrāpīs uz Chiefs un gan jau kā Atļauties, tur arī jā. paliks. Šoreiz viņa. Bills savu sastāvu pastiprinājuši, kas jau tā bija diezgan labs un Eagles. Nu, nevar neielikt Eagles, vai ne? Es saku, ja tu prasīji 3, tad līdz 4 vai 5, Jā. bet 3 bija jāieliek. Jā, un tad varbūt Kungi, Superbowl prognozes. Nu, man Superbowl prognoze šoreiz ir Eagles. Skaidrs, ka ir Superbowlā. Es neredzu Ir jau iekšā, jā, tad tikai otra komanda. Šis ir īsā. Un es uzskatu, ka Ravens. beidzot Ravens nepaklups un tiks un kaut kur paklups varbūt beidzot Chiefs un Ravens spēlēs. Būs tāds putnu ornitologu sapņu Jā. San Francisco fināls. Edžu. Man prognoze būs finālā. Mēs šogad skatīsimies 8. februārī, kā Buffalo Bills cīnīsies, diemžēl, pret Washingtonas Commanders. Oh, okay. Wow. Baigi daudz tur, bet kas ir interesanti, kad Edži šo sāka, bet internetā arī Washingtonas Commanders tiek uzskatīti par tādu Jo viņi jau var baigi melno tā- zirgu. Pagājuši viņi labi laid. Labi, tur labi, lieta, jā, labi. viņi Tikai jauna Eagles komanda tikai ir. mēs izlidinājām, ne? Jā. Netīšām pie tam. Pusfinālā Bija kļūdas. sanāk, vai ne? visādas, Mēs pie tevis vēl skatījāmies, tur bija Jā. smagi sagrāvi. Nu, jā, bet Nē, viņi nē. līdz tam jau tikai ļoti Daudz labi. kļūdas Jā, bija. līdz tam Tas viņi- konferences fināls bija taču, ne? Jā, Jā. jā. Komandas bija finālā Jā, konferences. Nu, labi, es vēl savā ātri iestrādāšu, ja tādā patīk, ko Rudolfam ir. Es teikšu, ka es tiešām patriotā gribu šodien visu laiku darboties Bengals pret Eagles. Bengals Eagles. jā. Super, ja tāds ir fināls, tad mēs skatāmies. Un es esmu Tas pierakstījis. ir pagājušajā gadā, man liekas, arī. Jā. Nē, pagājušajā. Nē, tu neatnāc beigās. vai Nē, šķiet, es netiku. Tu netiki, Es jā. skatījos, es varu ātri izstāstīt. Nu, pastāsti. Es varu Grēks izstāstīt sūdzi. par savu vislabāko dzīves tādu. Es biju paņemts tādā raidījumā 4 koferiem, ja? Okay. Un es gribu pateikt, Pareizi. liels paldies Turku Šērnāts, jo es tā kā, un mēs sanāk, un man tāds, un Eagles ir finālā. Pagaidā, tu biji ar Kareļinu. Nē, es biju Ķīnā, un es biju, jā. Un es skatos, Superbowls ir tieši tajā laikā, kad apmēram mēs, iekāpjam lidmašīnā, paceļamies, un ir Superbowls. Mēs naktī lidojam. Un tas, no Turcijas līdz Ķīnai, tas lielais lidojums. Un es tad vienā brīdī saprotu, tur jau viss izrubās, un man priekšā tas ekrāns, un es skatos, tur ir live sports, un es tāds, ko jūs stāstat? Rāda Superbowl Wow. tiešraidē, viss lidojums. Līdmašīnas tajā ekrāniņā, Man jā? visi apkārt kā miroņi guļ, tad tā steward saprata, ka es esmu rīktīgs tā kā fans, jo es tur klusām, bet viņi tā
some beers. Viņa nāca salvīts, un es tā kā nostījos visu Super Wow, Bowl. šis ļoti labs bija stāsts. nereāli krūzē. Perfekt. Līdmašīnā uz tā maza ekrāna? Jā, bet rādīja tiešraidi. Un es biju tā kā šokēts, kādā gadsimtā mēs dzīvojam. Tas ir iespaidīgi. Un es pirms raidījuma arī ierakstīju, diži prāt domā līdzīgi, Ravens pret Eagles ir arī mans Super Bowls. Un ja nebūs kaut kādas traumas quarterbackiem, es domāju, ka jā. Un vienam svarīgam running backam. Jā. Vispār, jums abiem vienāds, bet mēs ar Edgaru bišķi tās, kā saka, izdēļojam tās prognozes. Nu, komandieris ir Viņš neielika Bengals. Es Nē, neieliku. bet viņš ielika komandieris tādā ziņā. komandieris, jā. Protams, ceru, ka būs Bengals, bet labāk es dodu priekšroku pret. Jā, jau atcerēsimies, Bills gadījumā jau tā ir reāla prognoze atkarībā no laikapstākļiem. Atkal trāpīsies kaut kāds sniega vētras, viņiem tur tajā mājas spēlēs. Jā. Būs jau jāspēl kaut ko var citur, slēgt vai ārā. kā parasti arī viņus čīvs vienmēr izkrīt. Jā, tas ir mistiski. Labi, paskatāmies, ko domā bookmakeri, ko liek par favorītiem šajā Visi mēs sezonā. esam ļoti... Diezgan tuvu, diezgan augstu atskaitu. Bet redziet, Vašingtons komandieris nav tik zem. Nu, augstu, da īstenībā, jā, 19, tas nav, tādā sezonas griezumā, tas galīgi nav tāds liels koeficients. Tur kaut kāda baigā kļūda vienīgais uz to, kāds ir Green Bay Packers ierakstījis, bet tas laikam, zin kā gadās. Tas ir uzreiz. Viņi bija krietni zemāk, bet kā nomainīja, kā iepirka Parsonu, visi viņi pacēlās. Tā bija, jā? Jā. Varētu būt, jā. Komanda, es domāju, tik zemi ir tāpēc, ka spēcīga komanda ar quarterbackam tikai otrā sezona, tāpēc, baigi. Nu, Lions arī augstu novērtēt, es teiktu, lai gan nav jau tā, ka tur baigais kaut kas. Šogad tik stipri par viņiem vairs nerunā, kā pagājušajā gadā, jā. Un tad par šī sezonas MVP atkal tiek prognozēts Lamars Džeksons. Nu, viņam ir viss, kas vajadzīgs, lai tas arī būtu. Skriet, mest, visu viņš varēja. Un tavējies Joe Burrows, reku jūsu quarterbacks Es arī. domāju, ka, ja pastāv kaut kāda augstāka spēka, tad es domāju, ka Lamāram laiks satraumēties, nevis Burrovam tikai, tad lai viss sakārtojas. Tas atkarīgs Tā, protams, nenovēlot, bet varbūt tā, ja tā. Bet arī Jadens Daniels no komandieris quarterbacks ir vecs, tā sanāk, 6. vietā. Jā, skās vēl, kas tāda interesanti, Fujakiris. Interesanti, ka te nav... Sakāms Barklais. Nu, šeit, ja nemaldos, visi ir quarterbacki, un MVP visbiežāk ir, un Barklīs var vinnēt finālā. Pamainīsies. Atceries, pagājušajā pamainījās sezonas gaitā ļoti MVP, un tur arī parādījās. Mēs par to runājam, ka kas nav quarterbacks, ļoti grūti dabūt MVP. Viņi var dabūt gada uzbrucēja balvu. Bet, protams, jā. Jā, kaut kā viņiem tur tas ir mazliet sačkarēts, manuprāt. Bet, kā ir, tā ir. Tad, jā, šī sezona sākās šonedēļ, ceturtdien. Es nezinu, varbūt jau šī spēle būs notikusi, bet Eagles tieši pret Dallasu spēlē, un tieši Barkliju arī mēs redzēsim darbībā, vai viņš būs tāds pats nazis kā pagājušā sezonā, es ceru. Nu, tas bija tas. Bet vispār tas, ka man joprojām visā tāds dulums visādā ziņā no tā watchpartija pēdējā, kā viņi iznesa tos visā Chiefs. Bet reāli tas paši mačs bija bilīgam izsanē. Vienkārši, jā, viņi... Nu, izsanē, tā, intrigas izsanē pilnīgi. Nu, es tevi nepazinu otrā taimā pusē, es jau tevi nepazinu. Tur bija daudz dažādu iemeslu. Jā, tur jau. Kāpēc man varēja nepazīt? Es vienkārši, man sanāca ir paskot līdzi arī, kur visu kaut ko viņš runā. Barklīs ir... Viņš ir baigais veids, viņš daudz trenējās, viņš nav baigi egoistisks. Tur pagājušajā sezonā, man liekas, playoff pirmajā kārtā bija tā iespēja, ka, jau vecīt, uzēja laukumā, ja tu dabūsi tur vēl 2 jārdus, tev būs rekords. Viņš tāds, nē, tāds rekords, varbūt tie jaunie, viņu laiks parādīt sev. Nu, tas labs nesautīgs tāds. Jā, lādzīgs raksturā, ļoti daudz trenēsim. Tur sakot, ka es domāju, viņam nav iemesls, ja viņš ir vesels, kāpēc, lai viņš pēkšņi būtu, zin kā, tur nav, tur klubojas, dragojas un visu kaut tādu, kāda NFL netrūkst. Jā, un tad šīs ir visas pirmās nedēļas spēles. Pirmās 4 nedēļas spēlēs visas komandas, tā kā nebūs nekādi baivīgi. San Paulo arī spēlē. Jā, viena spēle būs Brazīlijā, tāpat kā pagājušajā gadā, bet tā nebūs. Nu, kurai ir fokus spēle īstenībā, skatoties tam komandas spējām? Es teiktu, ka... Ravens pret Bills jau ir pirmā nedēļa, vai ne? Jā. Tā noteikti ir. Man jau patīk arī Lions pret Packers, tomēr interesanti. Nu, bet pagaidiet, Baltimore pret Bills. Jā, tas būs pavisam noteikti. Jā, tā ir numur 1, teiktu, šajā. Un otrajā vietā es ieliktu, Packers arī Lions. Jā, Packers Lions būs laba. No Chiefs, Chargers nav nekādi zemē metamīsi. Steelers, Jets, Rodgers pret savu veco komandu, vai viņu tur mēģinās sasist vai kas. Personālijas faktors. Kas vēl? Nu Rams ar Texans galvā. Pagaidiet, cienu savu kolēģi. Nē, Lāči pret Vikingiem varētu būt Lāči pret Vikingiem. Lāči ir komanda, kurai es kamēr neredzēšu taustāmu rezultātus vispār. Bet pagaidiet, no stāsta ziņā tad Steelers, Jets, protams. No stāsta ziņā. Es tā arī pierakstu pirmdienu. Katru gadu es iesāku
Pirmdien brīvie. Pirmdiena brīva. Okay. Es Jā, katru jā. gadu iesāku raidījumus Vispār ar fanošanu pa Lāčiem, bet pabeidz. es labāk to nedarīšu šogad. Lai. Bet vispār pirmo nedēļu ir jānoskatās lielākā daļa spēles, tā kaut vai detalizēti highlight, lai rodas iespējas par tām komandām. Jā, protams. Ja es labi teicu aizskatīju, tu nenoskaties, kāds pirmās 2 nedēļas nepasako aktīvāk, pēc tam vajag daudz aizpildi, zini, un tur nevar saprast, kas ir. Un mēs pieskārāmies, kur spēles skatīties. Nu, vislabākais variants, protams, ir Dazn aplikācijās 180 € nāk uz sezonu. Uz cik galvām tas ir? Man liekas, varēja pagājuši uz vairākām galvām. Uz 2 datoriem viņi atļauj. Nu, tā kā varētu atļaut, bet teorētiski tās ir 2 IP adreses. Bet teorētiski 180 € 2 cilvēkiem var nopirkt. Cik ir monthly, cik bija, neredzēji? Nu, tas pats maksājums vienkārši sadalīts. Nē, nu jā, bet cik sanāk, cik sezonā, ne uz mēnešiem sanāk sadalīt? Kaut kādi 30 vai tik nebija, 33 kaut kādi. Reku režisors, laikam, raksta mums špikeri. 25 €, jā? 25 € 5 mēnešus. Nu, tas jau adekvātāk šeit. Vienkārši baigas žēl nogrūst. Tur rādīs amerikāņu reklāmas. Vai nē? Kā tur būs? Dažnā reklāmas? Jā. Nē. Nav? Tad es neņemu. Tev patīk tās reklāmas? Man ļoti patīk tās reklāmas. Būs? Ja tu skaties spēles, Mums režisors vienu spēli, tad rādīs, bet ja tu skaties to... Ir rekuni, paskaties, ir Get the Authentic American Broadcast. Ideāli. Tieši to man vajag tās reklāmas, man dažkārt interesē vairāk nekā pats spēle. Nu, Superbolā tas ir kosmos, tur neviens neiet. Un 4 spēles vienlaicīgi var skatīties, es nebiju arī izgājis cauri vēl. Nē, tā ir laba platforma, visas spēles var atkārtot, vēl visādas foršas tehniskie parametri vēl sarakstīti ir vajag, nu jā, un Superbols arī sezonas abonementā. Nu, lūk. Nu, kāds paņemiet, lai mēs varam watchpartijās skatīties. Atsūtiet varoli, Visas spēles watchpartī pie tā cilvēka mēs ieradīsimies. Mēs paņemsim voltā kartoški. Jā. Mums jau jāpaņem vienā mirklī. Es ceru, ka režisors atkal padalīsies. Režisors mums uzsauc. Nu ko, laikam viss ir izrunāts galvenokārt sākumā, ne? Pirmā nedēļa nav tik daudz ko runāt, jāskatās būs pēc rezultātiem. Vēl beigās, vīri, ko gaidām no sezonas? Nu, skaidrs, ka mēs par Superbolu jau parunājām, bet vispār. Plašs jautājums par savām favorītu komandām. Nē, nu es no savas favorītu komandas gaidu. Nu, labi, vismaz finālu, konferences finālu, vismaz es gaidu, jo es neredzu iemeslu, kāpēc, lai viņi būtu sliktāk, bet, protams, NFL viss viena spēle. Es gaidu, laikam, tā kopumā sezonā kaut kādu to stāstu vēl vienu. Nu, kaut kādu, ko mēs šodien vispār nepieminējām. Zērē šoferiem, kas katru kādu, kas nu, kaut kāda komanda, kas... Tas būs. Kaut kāds otrais quarterbacks, kurš aizved kaut ko tālu savu komandu. Tā kā San Francisco, vai ne? To jā, nu, tas jau viss man patīk, protams. Es gaidu beidzot Bengals, ka pirmo spēli nenolies, jā. Labi, tieši tāpēc mums Cleveland kā pirmā spēle, bet, nu, pirms 2 sezonām Cleveland arī bija pirmā spēle, un pat tad zaudēja. Un tagad varbūt beidzot būs pirmās 2 spēles Bengals ir pret Cleveland un pret Jacksonville, un tās varbūt ar 2-0 sāk jau būt kosmos, teiksim. Mierīgā bišķi, jā. Es laikam gaidu savainoto spēlētāju sarakstā, lai nav lielie vārdi, kas bija pagājušajā sezonā. Mocījāmies, un tad tu saproti, ka skaties spēcīgi komanda ar ļoti švaku vārdu. Tas ir uz Bengals attiecas, gribētu lai pilnu sezonu. Džo aizveda, tad arī redzēsim to spēku samēru, kāds viņiem ir. Nu, bet tev, Nika, lai cepuri galvā visu laiku, vai ne? Jauni jāmaina. Lai nav kauns nesāt to burtu. Jālaiž jau copiņu, izbalējas visu vasaru, sēžot saulītē, zini? Varbūt dabūs jaunu. Nu ko, dārgie skatītāji, dārgie viesi, liels prieks, ka atnācāt. Bišķi parunāties, un es domāju, ka mēs jau sezonas gaitā arī vēl kaut kur uztaisīsim kādu watchparty, iespējams uzaicināsim. Pasēdēsim, uzkodīsim kaut ko, mēs pagājuši te uztaisījām, varbūt kādā barčikā, varbūt šeit. Izdomāsim, es domāju, ka, zin, kā gribās, lai jau tā komūna aug, es zinu, bet gribās, lai vēl vairāk arī aug un forši kopā. Jā, jau vēl Latviju GO3 sportā var redzēt. Es domāju, ka nāks tik fani klāt. Augam. Paldies visiem! Novēlu foršu sezonu, lai uzvar jūsu favorīti, un mēs jau tiekamies pēc nedēļām. Mūsu zeme Latvija. Jā, arī sekojam arī basketbolam pagaidām. Turē, čau! Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV!